Repertuārā citu grupu coveri, uz skatuves mazliet naiva aerobika, bet uz vienu no Bucks vislielākajiem hitiem The Land of Make Believe publika iekustas. Ar pērkondimdošām gavilēm disko naktī uzņēma 1980. gadā Rietumberlīnē dibināto vācu synthie popu duetu The Twins. Tā kā drusku Depeche Mode, tā kā attāls Kraftwerk, latviešiem jau šāda mūzika alaž gājusi pie sirds. Disko nakts ir 80. gadu jauniešu kopīgo atmiņu vieta par pirmajām slepenajām bučām un tikpat slepeni no vecākiem tukšotajiem grādīgo dzērienu traukiem. Šajās atmiņās iedaras arī ļoti iemīļotie plakāti, kas pirms 20 un 30 gadiem rotāja katru pusauģu istabu. Starp tiem kārotākajiem bija plakāts ar mazu meiteni ādas apģērbā un milzīgu ģitāru. Viņa, Suzija Kvatro, bija šā gada disko nakts naglē. Es neesmu disko dziedātāja. Brīnos, ka man uzaicināja uz disko nakti, jo es dziedu rock'n'roll. Bet es dzirdēju skanam Shakin' Stevens ierakstu. Dejot var pie jebkuras mūzikas, arī pie manējās. Bet es nekādā gadījumā neesmu disko. Kas gan ir tas dzinulis, kas pēc 30 gadiem uz skatuves 57 gadus veco Sūziju arvien mudina muzicēt dzīvajā un sacerēt jaunas dziesmas? Starp citu, nu pat iznācis viņas kārtējais albums. Es to daru, jo man tas patīk. Nauda man nav vajadzīga. Man nevajag arī darbu. Es vienkārši mīlu to, ko daru. Disko ir vispozitīvākā pagājušajā gadsimtā radītā mūzika, un piekritēju tai netrūkst joprojām. Tāpēc disko aksesuārus turpmāk nāksies meklēt 2 reizes gadā. Jau jūnija sākumā uz ceļiem brauks Hermijas House Band, No Mercy un Venga Boys. Disko, tas ir zīmols.